pacienti versas klinikā ar vēlmi atjaunot smaidu un košļošanas funkciju. Pirmajā vizīte tiek savākta informācija par pacientas veselības stāvokli, 3D rentgenologiski izmeklējumi, sejas bildes un digitāls nospiedums ar skeneri. Šī informācija ir vajadzīga, lai saplānotu nākotnes zobu pozīciju un formu, un, ja tas ir nepieciešams, arī jauna sakodiena augstuma. Nākamajā vizīte tiek izņemti zobi un tūlītēji ievietoti 4 vai 6 implanti. Pēc operācijas pacienta mutes dobums tiek vēlreiz noskanēts un jau pēc dažām stundām fiksēti pagaidu zobi, kas kalpos 5 vai 6 mēnešus, kamēr notiek dzīšanas process. Pēc implantu veiksmīgas iejaukšanas pacientam tiek uzstādīta pastāvīga protēze. Šīs metodes priekšrocības ir samazināts vizīšu skaits, ātrākā pārēja uz estetiskiem pagaidu zobiem, kas vēlāk ļauj pāriet uz pastāvīgiem, funkcionāli estetiskiem konstrukcijām. Mans darbs ikdienā ir saistīts ar cilvēkiem, īpaši ar bērniem, tāpēc man zobu estētika ir svarīga bijusi vienmēr. Mans darbs ir katru dienu, ieskaitot arī sestdienas, svētdienas, kad ir koncerti, es nevarēju izkrist no aprites. Tas nozīmēja, ka man jau pirmais uzstādījums sev bija ātri un kvalitatīvi. Tā es nonācu šajā klīnikā un kopā ar doktoru pieņēmām šādu lēmumu kardinālu, ka varam veikt ātri, kvalitatīvi un praktiski tā ir viena diena. No rīta es atnāku, izdaram visas lietiņas un es vakarā jau aizēju mājās un es esmu darba vidē neizkritusi no aprites un ar labu rezultātu. Liela ietekme, protams, bija meitu atbalsts, kuras man iedrošināja ne tikai morāli, bet arī finansiāli, jo nu jau es esmu arī vecmama 2 mazuļiem, lai es būtu priecīga, lai es labi justos un lai bērni ap mani dzīvodami nejautā, vai man ir apciemojuša zobu feja, kā tas reizēm māmītēm notiek. Tas man bija svarīgi. Ir ļoti skaisti klausies, ir ļoti skaisti.